Sveiki, mīļie draugi! Šajā skaistajā svētku vakarā gribu novēlēt, lai šis vakars ir gaišs un svētīts un mierpilns, un lai tie kreņķi, ja kaut kādi ir bijuši, lai tas viss aiziet prom tādā Dievu miera tuvumā, un tas būs iespējams tad, kad mēs atcerēsimies, kāpēc Dievs ir nācis, un ka viņa galvenais mērķis un viņa galvenā doma, kāpēc viņš nāca un ko viņš vēlas. Ja? Viņš vēlas mūs izglābt, viņš vēlas mūs svētīt, tāpēc, ka viņš tik ļoti mūs ir mīlējis, ja? un to parādījis uz krusta Golgātā pret katru cilvēku. Un šodien, šajā vakarā, pārdomājot iepriekšējo gadu vai netuvojoties jau arī gadu mījai prezi, ir tādas pārdomas, kad tieši tāpatās, kā mēs arī pasaulē, es domāju, tad, kad mēs nebijām ar Kristu, ja mēs tā kā pirms jauna gada sākuma parasti kaut kā izvērtējam to gadu un saprotam, ko mēs varētu darīt savādāk. Bet šajā kontekstā es gribu likt akcentu uz to, ka kas ir tā atšķirība, ja? Neskatoties uz to, ka jā, mums tieši tāpatās joprojām ir dažādas vajadzības, mēs tieši tāpatās esam aicināti augt un attīstīties, ja? Kaut ko sasniegt, kaut ko vēlēties, pēc kaut kā tiekties, piepildīt savu aicinājumu, ja? Lietot tās dāvanas, ko Dievs mums ir devis. Bet tā atšķirība no pasaules, ja? Kur cilvēki tieši tāpat vai neraksta mērķus, plāno, domā, tā atšķirība ir tajā, ka mums ir dots pestītājs, mums ir dots glābējs, ka mums ir dots sadraudzība ar pašu Dievu, kurā mēs varam piedzīvot to, kad visu mūsu dzīves grūtākajos brīžos mēs pārdabiskā veidā tiekam stiprināti, atjaunoti, ka Dievs mūs uzrunā, ka viņš mums pieskarās, ka viņš mūs dziedina, ka viņš parāda izēju, ka viņš dod gudrību kādām situācijām. Un, kad mēs tajā sakņojamies, tad mēs reāli arī piedzīvojam transformāciju. Un tas arī ir tas, ko es novēlu mums, mīļie draugi, tāpēc, ka nav nekas saldāks par to, ka mēs ieraugam, ka šī Dieva žēlstība nav bijusi velta, vai ne, mūsu dzīvēs, vai mūsu tuvinieku dzīvēs. Un tieši tāpatās tas ir milzīgs prieks mūsu debesu tēvam, ja, kurš to redz, ja, ka viņa dēla upuris nav bijis veltīgs. Neskatoties to, ka viņš pats arī mums to ir nodrošinājis un ka viņš pats mūs arī tālāk vada šajā ceļā. Tāpēc es tev gribu šodien atgādināt, ka mums nav neviena iemesla, lai mēs nevarētu priecāties. Nav neviena problēma tik liela, lai tu nevarētu palikt cerībā un ticēt, ka tā tiks atrisināt. Tādēļ, ka Dievs ir ar tevi, ja? Tātad, ja Dievs ir ar tevi, ja šodien tu neesi ticīgs cilvēks, no visas sirds es tev iesaku iepazīties ar Jēzu Kristu, pieņemt viņu, ticot viņa mīlestībai, kur tika parādīta uz krusta. Un saprotot, ka jā, tā nav medusmaize kristīga cilvēka dzīve, tas nav tā, kad, kā tev varbūt, tu esi dzirdējis kādreiz, ka tā cilvēka saka, tikai tev jāatnāk pie Jēzus un tālāk viss, tu esi jau tā tagad bingo, ja? Zināmā mērā tā tas ir, ja mēs skatāmies mūžības perspektīvā. Tādēļ, ka tad, kad tu piesauc Jēzu par savu kungu, tu vairs neej uz elli pēc tavas nāves, tu tiec aicināts paradīzē pavadīt mūžību kopā ar Jēzu. Ja? Un tātad tev šī iespēja ir nodrošināta pateicoties tam, ka viņš ir samaksājis par tevi, ja? Ar savām asinīm. Taču šeit uz zemes esot dzīvojot šo dzīvi, ja mēs tāpatā saskaramies ar dažādiem izaicinājumiem un pārbaudījumiem, un mēs esam aicināti nevis vienkārši eksistēt, bet dzīvot, vai ne? Kā mēs visu to zinām. Un tieši tas arī ir tas, ko mēs saņemam Kristu. Ja? Tātad šo dzīvību pārpilnībā, ja? Tas ir proti Kristus mūšos. Ja? Tas ir noslēpums, kas ir bijis gadsimtiem apslēpts un pēdējos laikos atklāts Kristus mūsos. Ja? Un pateicoties viņam, mēs tiešām varam piedzīvot atjaunotu dzīvi. Un nevis tikai ķeksīšu pēc kādiem, žēl mēs dažreiz to varam redzēt, ja, ka tas notiek vai ar mums pašiem, vai mēs ar to saskaramies draudzēs, ja, ka mēs redzam, ka cilvēks sauc sev par ticīgiem, bet tajā sabiedrībā tu saproti, ka varbūt, ka pat vieglāk tu dažreiz jūties ar neticīgajiem, ja? Tāpēc, ka viņi vismaz nesaka, ka viņi ir ticīgi, ja? Un bieži vien viņu sirds ir daudz mīkstāks, daudz iejūtīgāks. Diemžēl, mīļie draugi, tā tas ir.
Un es ticu, ka tieši šī liekulība ir tas, kas nocietina sirdi, ja cilvēks ar to neko nedara. Ja? Tad viņš it kā stieg ar vien dziļāk un dziļāk, jo viņš pirmoreiz, otroreiz atsakās ieraudzīt kaut kādu savu kļūdu, kaut ko, kas neatbilst tam, kā Dievs ir mums pateicis dzīvot. Ja? Varbūt tāpēc, ka viņš nezina, kā to izmainīt, varbūt tāpēc, ka viņš nav dzirdējis tīru evaņģēliju, un viņam nav vienkārši reālā sadraudzība ar Dievu. Ja? Varbūt tāpēc, ka vēl viņš ir kaut kādā šajā transformācijas procesā, ja? Bet pats galvenais, lai mēs vismaz katrs mēs pats par sevi varam pateikt, ja? Kad es redzu, ka tas Dieva darbs manī notiek, un neskatoties uz to, ka jā, varbūt nav vienkārši būt dažreiz ticīgi cilvēku sabiedrībā, ja? Lai vai cik tas paradoksāli neizklausītos, ja? Kā jau es teicu, vieglāk dažreiz būt neticīgi cilvēku sabiedrībā, un ne jau vienmēr. Ja? Un pāri visam, protams, ir svētīgi būt tieši ticīgi cilvēku sabiedrībā, tādēļ, ka tur plūst Dieva gars. Ja? Dieva gars plūst, un tajā mūsu miedarbībā un sadraudzībā viņš mūs šķīst no visiem grēkiem, un notiek šis process, ja? Kas ir ļoti, ļoti svētīgs, bet varbūt viņš nav tik vienkāršs. Tas ir par to, ka es tev saku, ja nav tā, ka tu nāc pie Jēzus, un uzreiz tev tā kā viss notiek uz burvju mājieni, ja? Un ir daudz un dažādi izaicinājumi. Ir ticības pārbaudījums, ja, kur tev ticība tiek pārbaudīta, ticība Dieva mīlestībai, ticība tam, ka Dievs patiesi ir mīlestība, ka viņš patiesi ir nomiris par mani konkrēti un ka viņš patiesi ir ar mani konkrēti. Ja, un kad arī konkrēti šajā situācijā es ieraudzīšu uzvaru, tāpēc, ka viņš ir ar mani un tāpēc, ka viņš ir to pateicis. Ja, ja tad Dievs nav cilvēks, kurš melo, viņš ir uzticams. Un jā, tā ir tā pati galvenā doma, pati galvenā atziņa, kurā sakņoties, tad mēs arī piedzīvosim to, ka mēs ieraugam šīs pārmaiņas, un mēs ar to ļoti priecēsim pirmkārt mūsu apkārtējos, ja, kuri tieši tāpat kā mēs sagaidām no saviem apkārtējiem, ja, kaut kādas pārmaiņas un kaut kāda atbilstība tam, ko viņi runā, ko viņi saka par sevi, ja. Un tieši tāpat tas ir arī milzīgs priekš pašam cilvēkam, ja? Jo tā kā ir teikts, ka lielāks ir par pilsētu iekarotāju tas, kurš spēj valdīt pats pār sevi. Ja? Tad mēs to spējam Dieva gara spēkā. Ja? Tad, kad notiek šīs pārmaiņas, kad mēs iemācāmies staigāt ar viņu vienā solī, tad viņš mūs pārdabiski tur savā tvērienā, ja, neatlaiž no dienas uz dienu, ja, no jauna atkal piedāvājot mums savu mīlestību, ja, savu redzējumu, savu gaismu uz mūsu ceļiem. Un jautājums, vai tikai mēs to pieņemam, vai mēs tajā gribam būt, vai mēs par to domājam, vai mēs vienkārši visu paslaukam zem tepiķīšu un sakam, Jēzus ir kungs, ja, tā kā kādu mantru, ja. Un arī tas ir labi, jo Dieva vārdā ir teikts, ka tikai svētajā garā mēs to varam pateikt, ja, ka Jēzus ir kungs. Ja. Tātad tas jau ir daudz, tas jau ir milzīgs solis uz priekšu. Ja. Tātad tev jau ir kontakts ar svēto garu, un tā ir tā pat labākā vēsts un ziņa, ko tu priekš sevis vari dzirdēt un saprast savā dzīvē. Ja. Jo tālāk tad Dievs arī palīdzēs visu izdarīt. Es gribu liecināt par šo gadu, ka es to esmu redzējusi neskaitāms reizes, mīļie draugi. Tas ir prātam neaptveram tā žēlstība, kas brīžam ir izmērīta līdz milimetram, ka tu tiešām notrīci dievbijībā, ja, par to, kā Dievs visu redz, cik viņš ir klātesošs, ja, un kā viņš visu virza. Un, lai vai cik ir bijis dažbrīd grūti, šis gads tiešām nav bijis viegls. Es domāju, ka tas ir arī saistīts ar to, kas notiek pasaulē. Jo gribam mēs vai nē, mēs visi esam tā kā vienā burbulī, jau mēs visi jūtam šos procesus un šos pārdzīvojumus, iedomājieties, cik miljoni ir nogalināti, cik miljoni ir zaudējuši mājas, cik briesmīgas ir tās bēdas, kas piepilda šo gaisa telpu. Ja? Un mēs noteikti to jūtam. Ne tikai tādā veidā, mēs to jūtam arī ekonomiskā ziņā, ja, tātad tas viss atsaucās uz ekonomiku un tā tālāk, ja, un tas ir grūti, ja, kaut kādā ziņā. Bet kas ir tas paradoxālais, kad tiešām notiek tā, kā Dieva vārds arī to apraksta, ja redzi, viņš saka, Dieva vārdā ir teikts, redzi,
pasaulē sabiezēs tumsa, bet pār tevi uzrausīs gaisma, ja? Dieva gaisma. Ja? Es varu teikt, ka es patiešām to piedzīvoju. Ja? Pirmkārt tajā, kā Dievs dziedina, kā viņš atbrīvo no šīs ļaunuma ietekmes, ja? Ka tev tas nevar sagraut, ka tev tas nevar tā kā nospiest, ja? Un arī caur to, kā Dievs parāda, atver durvis, vada, māca, un tas process ir bijis ļoti intensīvs. Ja? Un es ticu, ka tie augļi no tā visa vēl tikai briest, ja? Un ka tie būs iepriecinoši. Ja? Ka tie būs iepriecinoši. Es ticu, ka tas ir arī tavā dzīvē tieši tāpat. Tāpēc slāva un gods un pateicība, ja, mūsu Dievam. Paldies Jēzum par viņu upuri pirmkārt, ja, par to, ka mēs varam būt pestīti, ka mums ir dots sadraudzība ar Svēto garu un vienam ar otru Kristu, ja, ka mums ir Dieva ģimene, ja, kas ir savienota ar savstarpējām mīlestības saitēm un kuras galva ir Jēzus Kristus. Lai viņam gods un slava un pateicība par šo gadu un ar cerību mēs varam raudzīties un ar smaidu ieejot nākamajā gadā, gatavojoties jaunam gadam, tādēļ, ka mūsu Dievs ir uzticams. Amen.